ir tāds mīts, ka ebreji valda pār pasauli, bet tas ir, protams, dzirdēts daudz kur, bet visur, kur būs nauda, ebrejs būs tur klāt un viņš būs tas galvenais pelnītājs. No kurienes nāk šie dūmi, teiksim tā? Ja jūs atceraties, tad padomju laikos bija tāds lozungs, ka ebreji ir pārdevuši Krieviju, vai ne? Tad bija tāda anekdote sakarā ar to, ka kaut kāds moņa, viņš zvana uz KGB, un prasa viņiem, vai tā ir taisnība, ka ebreji ir pārdevuši Krieviju, un viņam atbild, protams, ka ir taisnība. Uz ko viņš prasā, kur lūdzu es varu saņemt savu daļu.